Sveicināti visiem klātesošajiem un arī tiem, kas skatās mūs attālināti. Šodien esam sapulcējušies, lai diskutētu par Eiropas parlamenta vēlēšanām, demokrātiju un līdzdalību. Šajā sarunā man ir pievienojušies citi cilvēki nekā iepriekšējā sarunā, un es vēlētos, lai jūs iepazīstināt ar sevi, savu vārdu, nodarbošanos, varbūt kādu interesantu faktu par sevi, vai kas jums liekas interesants, ko citiem vajadzētu uzzināt. Jā, sveiki, mani sauc Elvis. Šobrīd es pārstāvu, mēs esam kopā demokrātijas līdzdalības platformu, tā to var nosaukt. Jā, un tad man Eiropas parlamenta office Latvijā piedāvāja atbraukt un piedalīties brīvprātīgi pasākumā, lai aktualizētu jauniešiem līdzdalības iespējas, par ko mēs arī šodien runāsim. Un tad, laikam, man jāpiemina interesants fakts par mani. Es pat īsti šobrīd nezinu uz to tādu mirkli pateikt, kas tāds īpašs par mani, bet esmu ļoti draudzīgs, aktīvs. Un es domāju, ka mums izdosies šī saruna. Tieši tā, protams, ka izdosies. Man sauc Ieva Jurova. Es šodien pārstāvu sevi kā sociālo zinātņu skolotāju, bet interesantais fakts, kad nepildot skolotājas pienākumus, es arī Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas direktora. Ja. Sveiki, man sauc Rūlas Punkstiņš. Es esmu Ventspils jaunas lietas speciālists šobrīd. Darbojos šeit, jauniešu mājā, kur mēs esam visi sapulcējušies. Un interesants fakts, man patīk piedalīties diskusijās un patīk runāt par jauniešiem saistošām tēmām. Jā, mani sauc Elza Vošaka. Šodien es vēlētos pārstāvēt 11. jauniešu saimu. Un interesants fakts par mani ir to, ka jūs arī iepriekšējā tiešraidē redzējāt mani debatēs. Mani sauc Dorians Golubjevs Sirels, un šodien es pārstāvu Eiropas parlamenta viesnieku skolu, un visu. Un interesants fakts par mani. Nezinu, es pabeidzu mūzikas skolu, tas arī ir interesants fakts par mani. Jā, es nepabeidzu mūzikas skolu, tā kā jā, tas noteikti ir interesants fakts. Es ļoti ceru, ka jums ir zināms un arī skatītājiem ekrānos ir zināms, ka šogad notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un tās notiek 8. jūnijā. Un mēs aicinām visus pilngadīgos cilvēkus iet un vēlēt, lai ar savu balsi palīdzētu mainīt pasauli, kurā dzīvojam, balsotu, lai risinātu globālas problēmas, kas skar mūs visus, un arī balsotu, lai aizstāvētu demokrātiju. Jo tie likumi, kurus pieņem Eiropas parlaments, 80% ietekmē arī mūs šeit Latvijā. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar pirmo jautājumu, un pirmais jautājums brīvā izvēles formā, kurš vēlas atbildēt. Kas jums asociēs ar vārdu demokrātija? Man demokrātija, protams, ne tikai pēc teorijas, tas ir politiskais režīms, bet man demokrātija ir viens vārds, tā ir iespēja. Tā ir iespēja, ka valsts var būt brīva, ka cilvēks var būt brīvs, tā ir iespēja cilvēkam līdzdarboties, būt aktīvam. Es teiktu tā, ka tā ir iespēja. Man demokrātija laikam asociējās ar vārdu uzklausīšanu, jo, manuprāt, demokrātijā viena no svarīgākajām lietām ir uzklausīt visus un, protams, arī aizstāvēt savus uzskats un savus argumentus, bet paskatīties arī, ko citi apkārtējošie domā un vienmēr apzināties to, kas notiek tev apkārt. Jā, daudz ko vairs nav ko piebilst, bet es domāju, ka tā ir demokrātija ir iespēja izvēlēties, kā tu vēlies darboties, kā tu vēlies runāt, kā tu vēlies attīstīt sevi un apkārtējo pasauli sev. Jā, tad manā gadījumā demokrātija man asociējas ar brīvām un godīgām vēlēšanām, jo, kā mēs redzam mūsu kaimiņu valstīs, tas galīgi nav tas, kas šobrīd tur notiek no demokrātijas.
Un es domāju, ka tās būs brīvas un godīgas vēlēšanas, ka jebkurš cilvēks ar savu iniciatīvu, spējot uzrunāt lielāku publiku, var kandidēt un piedalīties un aizstāvēt savus uzskatus, kurus viņš uzskata par pareiziem, vai cits tieši pretēji uzskatīs par nepareiziem. Man vārds demokrātija asociējas ar to tulkojumu no grieķu valoda. Tas vispār sastāv no diviem vārdiem demokratus, ko nozīmē tautas vara. Un man arī ar to saistas, ka tauti var vienkārši, ka visi jau pateica brīvi izvēlēties savu, nevis valdnieku, bet, savu kaut kādu... Vadību. Jā, vadību. Paldies. Jā, likumdevēju. Kas jums asociējas ar vārdu līdzdalība? Man vārds līdzdalība asociējas ar cilvēku, varbūt arī pilsoņu piedalīšanos kaut kādas iekšējos valsts procesos. Un tas nevajadzētu obligāti būt vēlēšanām, tā var būt, prosta pikets vai arī balsošanos, piemēram, tādām platformām kā Mana balss. Tie parāda, ka cilvēki ir interesēti to, kas notiek viņam iekšā valstī un arī grib piedalīties tajos procesos. Jā, tas man arī saistās ar vārdu līdzdalība. Jā, tad manā gadījumā es teiktu, ka līdzdalība ir, ja tā skatās no dzīvējiem piemēriem, tad varbūt tā varētu būt jauniešu doma, tās varētu būt dažādas nevalstiskās organizācijas, un es teiktu arī tā pati Eiropas parlamenta pēcnieku skola, ko es esmu absolvējis, un ka tā ir vistiešākā veidā līdzdalības forma, kad iedvesmo cilvēkus apzināties to, ka ir nepieciešams doties balsot, un par to, ka mēs esam tie paši cilvēki, kas arī veidos mūsu valsti nākotnē, un arī to, kā mēs izskatīsimies starptautiski kā valsts. Jā, par līdzdalību starp pedagogiem arī dažādi viedokļi, līdzdalībai dažādi līmeņi, par ko es šodien gribētu aktualizēt, kas varētu būt manā skatu punktā. Līdzdalība ir arī tas, ka skolēns skolā iesaistās. Piemēram, ir skolas pasākums, un viņš ir klātesošs, un viņš atnāk, un viņš līdzdarbojās. Un tas ir tas pamats, kas veido viņam to tādu ieradumu arī pēc tam vēlāk. Līdzdarboties, iesaistīties, nepalikt malā un vienkārši nesēdēt mājās un neburkšķēt. Jā, man būs jāpiekrīt. Man šķiet, ka līdzdalība ir tīrākā piedalīšanās, vienkārši parādīšana to, ka tev interesē un ka tu esi gatavs palīdzēt, jebkurā dotajā mirklī, un to, ka tu esi gatavs atbalstīt. Jā, tieši to, ko es arī gribēju teikt, ka vienkārši darboties savā interešu zonā, un kā piemēram es varu minēt varbūt tās no Pētera Petersona Lūgas, tur bija tāds teksts, ka atsevišķais personāžs līdzdarbojas teātrī. Un redz, tad sanāk, ka viņš līdzdarbojas tanī, kur viņam ir interese savā interešu zonā, un līdz ar to jebkas, kur tu interesē un pārstāv savus intereses, nozīmē līdzdarboties. Varbūt es varu vēl pielikt tādu. Man tā šeit līdzdalība ir tāda lieta, ka tu kļūsi no dīvāna eksperta par savu nozares profesionālu, ja tā var teikt. Labs piemērs. Tā kā tika jau pieminēta iniciatīva Mana balss LV, es saprotu, ka visi to zina, vai ne, ir kādreiz arī mēģinājuši balsot, bet varbūt jūs varat pastāstīt, vai tā ir jums pieņemama līdzdalība, vai viņa ir vērtīga, vai paši esat kādreiz aizpildījuši kādu, parakstījuši kādu iniciatīvu, varbūt iesnieguši? Jā, pēdējā viena no Ventspils aktuālajām iniciatīvām bija vilciena Rīga-Ventspils atjaunošana. Tur es uzliku arī savu parakstiņu. Es domāju, ka noteikti tā ir izcila iespēja, kā cilvēkus iesaistīt, līdzdarboties kaut kādu lēmumu pieņemšanā, īstenot kaut ko, kas viņiem ir saistošs. Un kaut kā tā, jā. Jā, es arī piekrītu. Es pat arī esmu vairākas iniciatīvas atbalstījusi. Un, tā ir ērta platforma. Sāksim ar to, un nav sarežģīta. Un līdz ar to, es domāju, atbalstām, un viņi ir jāpopularizē vairāk. Es domāju, ka tiešām tā ir tāda demokrātijas tāda definīcija Mana balss.lv.
Un noteikti, kad cilvēki var pieslēgties, nobalsot, tas ir ļoti vienkārši, kurš var iesniegt savu iniciatīvu, un tā vēlāk tiks arī skatīta Saeimā. Un tas ir tiešām, es ļoti ceru, ka arī kādu dienu tas būs arī Eiropas Savienības līmenī izveidots, kad varēs par tādām iniciatīvām balsot, un arī viņas tiks iesniegts izskatīšanai gan komisijā vai parlamentā. Kā ar jums? Jūs nevarat balsot vēl, jā? Laikam, ka nē. Diemžēl. Varbūt jautājums tieši skolu absolvējušajiem jauniešiem un arī skolotājai. Kā no izglītības viedokļa mēs varētu labāk iesaistīt skolēnus, izprast vēlēšanu procesu kā tādu? Gan pašvaldību vēlēšanas, gan Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kas būtu tas, kā piesaistīt tos jauniešus vai izglītot? Jā, es gribētu akcentēt to, ka viss sākās noteikti ģimenē. Ģimene ir pamats, kurā ieliek šo līdzdarbību, izpratni par to, jo to demokrātiju jau veido arī stipri ģimenes. Tas ir viens. Otrs, skolā notiek daudz un dažādas šīs te iniciatīvas un tā kā tas tiek visu runāts un tā darbība notiek, un es domāju, tas ir visai veiksmīgi. Piemēram, es nemācu visus posmus, es mācu 12. klases doto brīdi tagad, un es pirms nācu šeit, es skatījos arī programmas, kur tiek, vai sociālās zinībās un vēsturē tiek tātad aplūkots šīs tēmas. Es teikšu, atslēga vārds ir skolotājs. Varam aplūkot un varam arī neaplūkot. Un līdz ar to, atslēga vārds ir ģimene un pedagogs. Kā viņš to pasniedz un kā. Jo dažādas iniciatīvas notiek un tas, ja es nebiju vienu dienu skolā, vai tas nozīmē, ka tieši tad, kad notika tā iniciatīva, neko par to nezināšu. Ja? Te ir tas jautājums, kā es uzzināšu, kāda ir tā alternatīva. Jā, es noteikti piekritīšu, un ko es gribētu pieminēt, ka dažkārt jaunieši, es domāju, neapzinās, cik svarīgi ir tas, ka viņš, piemēram, kaut vai viens pats kaut kur sāk iesaistīties, jo pēc tam viņš var apaudzēt ap sevim kaut kādu interešu loku. Un tas piemērs, kas man ir palicis atmiņā, tas ir no laikiem, kad es trenējos basketbolā. Kad treneris mums teica, ja tu pieļauj kļūdu, tā ir viena kļūda, bet komandā ir 12 cilvēki. Un ja katrs pieļaus vienu kļūdu, tad tās ir 12 kļūdas. Līdz ar to, tad līdzdarbojoties, tad mēs skatāmies uz otru pusi šim teikumam, ka ja tu iesaisties un iesaistīsies arī vispārējā klase, tad tu esi viens, un pēc tam klasē 30 cilvēki, un jūs jau 30 iesaistaties. Līdz ar to varbūt tās atbildot uz to jautājumu, kā palīdzēt skolēniem labāk izprast, ko nozīmē līdzdarboties un kāpēc tas ir svarīgi, tad ar tādiem kaut kādiem foršiem, interesantiem piemēriem varbūt tas varētu būt. Jā, tas laikam praksē var teikt, ka tās varētu būt kaut kādas demokrātijas nedēļas ietveres skolās vai kaut kas tam līdzīgs, kur tiešām varētu būt atklātās stundas, kur nāktu Eiropas parlamenta deputāti vai no pašvaldības cilvēki, kas pārzina šo jomu, un varētu arī interesantā veidā radoši, varbūt tos skolēns arī pavilkt. Un, protams, es domāju, ka tas ir viss viennozīmīgi, kā saturiski to ietver. Ja tas būs interesanti un skolēniem pievilcīgi, tad arī viņi paši parausies un arī skatīsies, ka tomēr varbūt ir nozīmīgi aiziet un padomāt par vēlēšanām un vēl vairāk. Jā, man būs jāpiekrīt, un es vēlējos nedaudz no skolēnu viedokļa pakomentēt, ka tieši šāda veida vēlēšana izspēles ir tās, kuras veicina jauniešiem padomāt, kā tas notiek, un varbūt vairāk iepazīt tieši kandidātus. Un arī šodien, kas bija jauniešu mājā, šī iespēja aktualizēt šādas iespējas noteikti būtu ļoti svarīgi, jo arī jauniešu saimā es iesaistījos tikai tāpēc, ka man tika pateikts, ka ir tāda iespēja. Un šī nebija īsti aktualizēta lieta visās klasēs. Un man šķiet, ka ja mēs vairāk šādus projektus veidojam, aktualizējam un parādam to, kā šis viss process notiek, man šķiet, ka tādā veidā arī jaunieši izpratīs
un viņi sapratīs, ka viņi neiet iekšā kaut kur, kur viņi nezin, ko viņi dara, bet viņi sapratīs to, ko viņi dara, un viņi būs pārliecināti par savām izvēlēm, varbūt arī nepavilksies uz dažādām dezinformācijām un tādām lietām. Un, jā, man šķiet, ka svarīgi ir tieši šādi visādi projekti un iespējas un stāstīt skolāniem par šādām iespējām, kur viņi var piedalīties un mācīties. Vai tu arī dalies ar saviem iespaidiem no būšanas jauniešu saimā ar saviem klasbiedriem un draugiem? Jā, noteikti. Man ir arī ļoti liels prieks, ka mana sociālās zinības skolotāja vienmēr pajautā pēc šādiem projektiem, kā gāja, kā tu jūties, kā tev patika, kas vislabāk patika. Un arī visur, kur es varu, es cenšos arī ielikt kaut ko par to, ka tā ir tiešām ļoti forša iespēja. Un arī tā, ka es esmu vienīgā no Ventspils, kur piedalās jaunais saimā, es tiešām ceru, ka es varēšu šogad šo jautājumu vairāk aktualizēt Ventspilī, lai varētu vairāk jauniešu tieši no Ventspils arī iesaistīt jauniešu saimā. Vēl kaut ko? Kāda ir jūsu pieredze? Kādas ir visbiežākās skolēnu nepareizās izpratnes par vēlēšanu procesu? Vai pieņēmumi? Vai, jā. Skolā bieži vien no skolas biedriem izskan vārds garlaicīgi un teikums, kāpēc man tas ir jādara. Bieži vien ir tas uzskats, ka aizies kāds nobalsos. Kāpēc man ir jāiet? Taču aizies kāds nobalsot. Bet arī no pieredzes runājot pēc tam, kad tiek nobalsots, ļoti daudz sūdzību nāk tieši no tiem, kur nenobalsoja, ka kāpēc tas netika? Man šķiet, ka tas lielākais, ko cilvēki nevar pieņemt, ir to, ka tieši viņu balss var kaut ko izmainīt. Visi domā, ka kāds jau kaut ko izdarīs. Būs kaut kā jau tur aizies viss. Bet viss jau nevar aiziet tā, kā tu gribi, ja tu tur nepiedalies. Un man šķiet, ka ir svarīgi arī mēģināt pastāstīt to, ka tava balss tieši ir svarīga, lai tas, ko tu vēlies, tas arī notiktu. Manās stundās man ir viens tāds teikums, ko es saku, ja tu neaizgāji uz vēlēšanām, tad tu nekādā gadījumā vispār pēc tam neko nevar komentēt. Tas ir vienkārši aizliegts. Un to es mācu skolēniem, un es viņus arī savās stundās aicinu. Un piemēram, par Eiropas parlamentu vēlēšanām ir jāskaidro skolēniem arī, kāds ir tas tavs ieguvums. Ja? Un es viņiem paprasu jautājumu, vai tu pa Eiropu var ceļot brīvi, paskabatā, bet tev nekur neviens neaptur. Tā ir iespēja, vai tas ir kaut kas tāds, ko tu izbaudi. Un kāpēc tas tā ir? Tikai tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Ja? Un tad jāveido viņiem tā izpratne, ko tad tas dod. Un, ja tu neaiziesi, tad noteikti kaut kas mainīsies vai var mainīties. Ja? Un otra lieta ir, ka te atkal tā ģimene, ja, kad ir bieži vien jau bērni atspoguļo tos viedokļus, ko vecāki mājās pārunā. Un man ir prieks, ka skola var to mainīt, un citreiz arī tas, kad skolēns aiziet mājās un ietekmē savus vecākus, kas, man liekas, ir tāds ļoti liels ieguvums un pienesums. Jā. Jā, es arī tieši gribēju minēt par to ceļošanu, par to, ka mums ir iespēja ceļot brīvi bez robežām, un par to, ka eksistē tāda lieta kā Schengen zona, un tad, protams, arī kopumā, ja paskatītos uz to pašu Ventspili, tad katrs otrais objekts ir uzbūvēts par kohēzijas fondu līdzekļiem. Tāpēc es domāju, ka dažkārt cilvēki vienkārši neprot redzēt tās lietas, ka vienkārši vajag iebakstīt ar aci, parādīt, ka, piemēram, koncertzāle Latvija ir uzbūvēta par Eiropas Savienības līdzekļiem, par to, ka nebūtu Eiropas Savienība, nebūtu iespēja tādu koncertzāli uzbūvēt. Un es domāju, ka jo vairāk mēs dosimies pie cilvēkiem un rādīsim, kad ir patiesībā tie ieguvumi, tad mēs arī sapratīsim to, cik tā Eiropas Savienība spēlē nozīmīgu lomu mūsu dzīvē. Es arī tam gribu piekrist, bet man šķiet, ka galvenā problēma skolēnu jomā, kad tie neiet uz vēlēšanām, ir tas, ka viņi varbūt neizpēt
pareizi informāciju par to, pa ko viņi vēlēs, un tāpēc viņi arī negrib uz tiem iet vispār uz vēlēšanām. Tāpēc, ka ir ļoti daudz informācijas, vajag visu kandidātu, nezinu, Facebook, uz TikTok, uz Twitterus pārskatīt, tas ir pāri 1000 akontu vienkārši, viss tā nāk, un jā. Un tāpēc arī skolēni varbūt netik aktīvi ej uz vēlēšanām, jo ir ļoti daudz informācijas, kurus vajag izpētīt vispirms, un tas viņam pārspīlē, būtu pareizi vārds. Jā, apgrūtināja, tas būtu vēl labāk. Jā, es domāju, tas, ka ir diezgan tieši vēlēšana laikā daudz tās informācijas, kur ir jāapgūst arī, tas skolēniem noteikti traucē. No tā laika, kad es mācījos, man ir grūti teikt, ka nebija interesi, jo manā klasē tieši visi bija, teiksim, tādi diezgan politiski aktīvi, visiem bija savs viedoklis, kaut kāda nostāja, jo mums arī politoloģijā bija tekošas debats par kaut kādām savām interesēm, par to, kā vēsturiski kaut kādiem procesiem, kāpēc tas bija labi, kāpēc tas bija slikti. Bet runājot par to, kas skolēniem, jauniešiem ir grūtāk izvēlēties, es domāju, varbūt liela daļa arī nemaz nezina tādu iespēju, kā LSM.lv, šī partija šķirotava vai arī kandidātu šķirotava, kur tad viņi var vienkārši aizpildot aptauju, jau uzreiz redzēt, ar ko viņam domas sakrīt, un tad uzreiz jau tev izšķetinās uzreiz mazāks tas saraksts, kur tev ir jāizpēt, un tad tu var apgūt tās savas intereses un paskatīties, vai jums sakrīt tik tiešām tie viedokļi līdz galam. Es arī pakomentēšu par to, ka jā, es tad, kad atgriezos atpakaļ izglītībā, es arī sāku ar to, ka es biju politikas un tiesības skolotāji. Un tagad, kad pēc jaunā mācību satura, kad šie padziļinātie kursi ir, es redzu, ka divas mūsu grozu skolēnu grupas paliek bez politikas un tiesībām. Un tās jau var mēs teikt, ka tās ir kaut kādas caurujas un tā tālāk, bet, piemēram, pagājuši gadu tieši vidus un veselības klase bija tā, kas bija ļoti priecīgi, kad es pie viņiem aizgāju ar stundu par vēlēšanām, par to, kā izvēlēties, kā izdarīt klases stundas ietvaros. Un viņi teica, jā, mēs gribam šo mācību priekšmetu arī. Un es domāju, ka šeit vajadzētu padomāt, jo šis ir tas mācību priekšmets, kur tieši arī varēja vairāk saturiski stāstīt par Eiropas Savienību, vispār par starptautiskajām attiecībām. Diskutēt un debatēt, un līdz ar to mēs jau visa sabiedrība, ne tikai viens kaut kāds novirziens kļūs par pilsoņiem un par šo te nākotnes sabiedrības pamatu. Līdz ar to es domāju, ka tas tāda arī augstākā izglītības līmenī, man liekas, vajadzētu bišķiņ pārdomāt. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Es varbūt pie šī varu pielikt par to, ka varētu veidot debašu klubiņus, kur cilvēki satiktos un nevis sēdētu dažādās komentāru sekcijās, kur viņi komentētu par to, cik viss slikti ir, bet varbūt argumentētu par to, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies, kāpēc mēs esam tādā līmenī, kā šobrīd esam valstī, un kas pie tā ir novedis, un kas varbūt valstiskā līmenī vai pašvaldības līmenī mums jādara, lai mēs to varētu uzlabot. Jā, par tieši šo mācību priekšmetu, politiku un tiesības, man šķiet, ka es varu runāt par lielākoties gandrīz visu jauniešu saimu, ka mēs piekrītam, jo arī es redzu to, ka tie jaunieši, kuri ir apguvuši tieši šīs zināšanas, viņi izbauda to, ko viņi dara, un viņi izbauda to, ka viņi zina, un viņi izbauda to, ka viņi var iesaistīties sarunās. Un man šķiet, ka tas ir tiešām viena lieta, ko vajadzētu izvērtēt ļoti, un man šķiet, ka tā būtu viena lieta, kas nāktu par labu visiem. Jo to tiešām arī, es redzu, ka arī netik aktīvi politiskie jaunieši arī par to atbalstu tieši šo ideju. Man šķiet, ka tas būtu svarīgi. Un arī debašu klubi ir ļoti labs veids, kā pareizi iemācīties argumentēt, jo lielākoties viss, kā jau minēja Els, ir dīvaini eksperti. Un tad, kad aiziet uz debatēm un tu iemācies arī pareizi argumentēt un atrast tieši tā kā resursus, no kā tu vari argumentēt un kāpēc tavs viedoklis ir svarīgs, man šķiet, ka tas arī iedod ļoti daudz ko mūsu sabiedrībai.
Jā, un es gribēju pateikt, ka diskusijās un debatēs vienmēr var nonākt pie tās problēmas saknes un saprast, tad, kāpēc vispār, jā, kā Elsa arī teica, kā tas viss ir veidojies, nevis tikai noņemt to virskārtiņu un pateikt, ka jā, šī ir problēma. Jā, es gribēju vēl pateikt par to, ja vēlaties vairāk diskutēt par sabiedrības procesiem, un jums tiešām iemācīs par to, ka tukši runāt nevajadzētu, tad iesaku visiem studēt politikas zinātni. Vai arī kaut kāda komunikācija arī. Es domāju, ka tas tiešām, jā. Man atkal ir radies tāds uzskats, ka politiķi tieši runā tukšu. Viņiem uzdod konkrētu jautājumu, viņi runā aplinkus visam tam. Jā, jo viņi nav studējuši politiku. Tieši to gribēju teikt. Nosauc man politiķi, kas ir studējis politikas zinātni. Tieši tā. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās kandidēja gan pensionāri, gan mājsaimnieces, gan uzņēmumu vadītāji, gan biedrības locekļi, gan deputāti, gan arī ārsti un tā tālāk, bet kandidāti ir ļoti daudz. Ja pavisam precīzi, tad 171, kas ir lielākais cipars kopš vēlēšanām, kad mēs piedalāmies. Katru gadu mums nāk tie kandidāti klāt, un mums ir 16 saraksti, par kuriem varam vēlēt vai balsot. Man uzreiz bija idejas par, es gribēju tev tieši prasīt, pastāst par debatēm, bet tu pastāstīji, man tagad vairs gandrīz nav ko jautāt. Kādi, tu jau minēji arī ieguvumi no mums esot Eiropas Savienībā. Varbūt jums ir vēl kādi ieteikumi vai ieguvumi, ko Eiropas Savienība mums dod, tādi lielie, ko kāds varbūt nav aizdomājies. Es domāju, tas galvenais tā ir drošība un tā kolektīvā drošība. Mēs varam runāt par tiem ekonomiskiem aspektiem, bet es domāju, tādā līmenī tā drošība, ka mēs neesam vieni un kaut kādām grūtībām iet cauri vienai mazai valstiņai, tas ir daudzreiz vieglāk nekā būt ārpus kaut kādas starptautiskas organizācijas. Jā, man liekas, tā drošības sajūta. Minēšu tādas 3 lietas. Tā ir cīņa ar dezinformāciju. Tad būs visiem zināmais Rail Baltica. Un tad 3. būs Erasmus. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku ir izbaudījuši Eiropas Savienībā braukt uz citu valsti, pilnībā apmaksāts, un tev par neko nav jāuztraucās, un tu vari studēt brīvi citā universitātē Eiropas Savienības valstī. Es domāju, garāks saruna. Bet jā, kā Elvis minēja, Ventspilī tiešām katrs otrais objekts ir ar Eiropas finansējumu piesaisti uzlabots, uzbūvēts, izveidots. Un es domāju, ka tie ieguvumi ir daudz, daudz vairāk nekā zaudējumi. Arī gribu piebildēt, ka dalībā Eiropas Savienība mums dod iespēju Iepazīties? Jā, paldies, iepazīties ar jaunām tehnoloģijām. Jo, piemēram, kad es biju Rīga pie savas mammas, un viņa man saka, nedzer ūdeni no krāna, jo tā ir netīra. Un, protams, tas ir ķengrāk, protams, tā ir netīra. Bet, jā, un mums tur bija arī viņa vīra draugs, un viņa pateica, jums tur vispār Ventspilī tādas ūdens tīrīšanas sistēmas, kuras izmanto Zviedrija un tur Somija. Un, jā, arī tas pierāda, ka dalībā Eiropas Savienībā mums dod iespēju iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un padarīt savu dzīvi ērtāku un tīrāku. Jā, es laikam tādu interesantu faktu varu pieminēt. Pēc Latvijas bankas statistikas 21. gadā par katru iemaksāto eiro Eiropas Savienības budžetā mēs saņēmām 5 ar kaut ko rastīti atpakaļ. Tā kā es domāju, ka tas ir tiešām ļoti labs iegūms, ka mēs par katru iemaksāto eiro saņemam 4 eiro atpakaļ. Mēs varam uzspēlēt tādu spēli. Es varu iedot 1 eiro un jūs man 4 eiro atpakaļ. Jā. Tieši tā, tieši tā. Vai jums, tiem, kur ir bijuši vēlēt un saprot atšķirības ar Eiropas parlamenta vēlēšanām un Saeimas vēlēšanām, kas ir tās būtiskākās atšķirības? Nav. Būtiskas atšķirības nav. Laikam
Ir ļoti būtiskas atšķirības, jo es nekad nebalsotu pašvaldības vēlēšanās par to, ko es balsotu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jo pašvaldības vēlēšanās es varu arī balsot par kādu partiju, kas ir izveidota tikai lokāli, kas ir domātai pilsētai, kas tiešām stāsies ar visu savu sirdi, teiks par Ventspili. Bet Eiropas parlamenta vēlēšanās man jābalso par tādu valsti, kas domās ne tikai par Latviju, viņi domās par visu Eiropas Savienību kopumā, viņi iestāsies par klimata jautājumiem, un viņi domās par kā cīnīties ar dezinformāciju, kā investēt cilvēku labklājībā, un ne tikai. Un tur ir tik daudz faktoru, kas jāizvērtē, pirms tu vērtē, par kuru partiju tu balsos pašvaldību vēlēšanās vai Eiropas parlamenta vēlēšanās, un arī to pašu var teikt par Saeimas vēlēšanām. Tā kā tur tā izpēte ir jāizdara, un es laikam varbūt aicināšu visus cilvēkus tomēr Eiropas Savienības vēlēšanās balsot par tādu partiju, kas tiešām domās visas savienības labā, nevis tikai par Latviju. Jo, protams, mēs arī varam lepoties to, ka jā, ir tāda Latvija, bet atceramies to, ka mēs Eiropas Savienībā esam 27 dalībvalstis, un par visām jāatcerās, un par visām jāparūpējas, un par visām arī, par visām, kā to pateikt, jāatcerās. Jā. Jāatcerās, jāparūpējas. Tieši tā kā viena liela ģimene. Jā, bet tā statistika no iepriekšējām vēlēšanām parāda tieši otrādi, kad tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās uzvar tās partijas, kuras ir konservatīvas un tīri nacionālistiskas. Ja? Nacionāla apvienība ir ilgus gadus ar vairākiem kandidātiem tikus, un es domāju, ka viņi arī veiksmīgi aizstāv Latvijas intereses, un varbūt, protams, mums jādomā par visiem, bet tāpat laikā jau tomēr arī tas deķīts uz savu pusi ir dažreiz jāpavelk un jāizstāv arī tie mūsu zemnieki un kurš gan cits, ja ne mēs paši. Tā kā, tā dažāds tas viedoklis varētu būt. Es arī piekrītu tam, ko pateica Elvis, ka, protams, tas ir loģiski, ka pašvaldības vēlēšanām un Eiropas vēlēšanām ir cits līmenis, ka pašvaldības vai arī pat Saeimas vēlēšanām būs vairāk ietekme uz mūsu valsti, piemēram, kā arī, nezinu, Vācijā vai Francijā tur kaut kādas iekšējas vēlēšanas, tam vairāk būs ietekme uz Vāciju vai Franciju, nevis uz Eiropas Savienību. Un arī piekrītu, ka mums vajag balsot Eiropas Savienībā nevis par partiju, kura domās tikai par mums, bet par partiju, kura domās par visiem no mums, no visa Eiropas Savienībā. Es gan piekritīšu Ievai arī šajā situācijā, ka tomēr ir svarīgi, lai tava balss aiziet par partiju, kura iestājās par Latvijas interesēm. Jo, kā jau Vēlis minēja, mēs esam 27 dalību valsts, un ja visi gribēs palīdzēt visiem, tad es nedomāju, ka pārāk tālu ir iespējams tikt. Tāpēc ir svarīgi, ka kaut kur kādas valsts ievēlētie Eiroparlamenta deputāti spēja pamatot savu viedokli un gūt labumu tieši savai valstī. Un tāpēc ir, manuprāt, svarīgi balsot par tiem, kas iestājās par Latvijas interesēm Eiropas Savienībā. Skatoties tīri no datu puses, man šķiet, ka lielāka interese tomēr ir savā valstī, nevis Eiropas Savienībā, jo resursu vairs es neatcerēšos, bet, ja es nemaldos, tad tikai 33% no Latvijas iedzīvotājiem nobalsoja pagājušās Eiropas Savienības vēlēšanās, un apmēram 50 nobalsoja Saeimas vēlēšanās. Tā kā man šķiet, ka tā būtiskākā atšķirība ir tas, ka cilvēki tomēr laikam vairāk grib to savu tautu no sākuma savienot un tomēr pastāvēt par sevi. Un tikai pēc tam viņi domās tālāk, kur aiziet. Protams, ir ļoti, ļoti svarīgi domāt arī to, kas tev notiek apkārt. Un ir svarīgi, lai kāds tomēr nobalso arī Eiropas Savienības vēlēšanās. Un lai arī tur mums viss aktīvi darbojās un notiek, bet tomēr mēs pirmo noliksim sevi laikam priekšā. Jā, tā galvenā doma ir, varbūt, lai atrodas tādi, kas domās gan par Latviju, gan par Eiropu, bet galvenais, lai mēs nebalsojam par tādiem, kas ir populisti, kas sola lietas, kas nav iespējams realizēt. Un, protams, es ļoti arī cerēšu to, ka mums Krievu ietekmes deputāti nenonāks, kā, es nezinu, varbūt jums ir zināms Andrejs Mamīkins,
Jā, agrāk bija Eiropas parlamenta deputāts, šobrīd strādā ļoti aktīvi Kremlim, Krievijā. Un es tā dažkārt abrīnoju par to, ka mūsu tā aktivitāte ir tik tiešām zema, kad mēs ievēlam tādu deputātu, kas tiešā veidā sadarbojas ar Krieviju, un mums tāds, nu labi, lai viņš ir, nu tā mana balss neietekmē. Es domāju, ka tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās, tieši tā iemesla dēļ, ka tik maz procentuāli cilvēku skaits dodas vēlēt, mēs arī ievēlam tādus cilvēkus, un, protams, arī kas tagad būs ar Tatjanu Ždanukas jautājumu par to, ka viņa vairāk nevar kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, un par to cerams, es ļoti ceru, ka viņai tiks atņemta imunitāte deputāta, un par to, ka viņa tiks sodīta par to, ko visu viņa ir nodarījusi Latvijai. Bet, nu, protams, tas ir tikai mana vēlme, varbūt es bišķi, ka tu pārspīlēji un tā, bet es ļoti ceru, ka cilvēki beidzot, nu, kamēr es tā saku, kamēr tu neparādīsi, ka, piemēram, tā koncerta zāle ir uzbūvēta par Eiropas līdzekļiem, tu nesapratīsi, ka tas ir Eiropas Savienības darbs. Un daudz cilvēki, ko es gribu pateikt, nu, piemēram, tādi vairāk nacionālisti noskaņot, viņi, piemēram, saka to, ka, jā, viņi to ir izdarījuši, bet viņi nepasaka to, ka tas ir, nu, par Eiropas līdzekļiem, piemēram, izdarīts. Un tā ir tā problēma, ka cilvēki domā, ka tā ir valsts, kas to izdarīja, bet patiesībā nē, ka tur ir rakstīts projekts un speciāli atdalīti tam līdzekļum par to, ka, piemēram, atvesaļošanās fonds pēc Covid, kas tika izveidots, kas lai tagad būvētu visādi sporta objektus un tam līdzīgi, kas arī tika no dažādām partijām panākts. Jā, es atļaušos Elvim uzdot jautājumu tieši par šo tēmu, ka cilvēki nezin par to, ka kaut kāda atsevišķa objekta ir būvēta par Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Visos Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos vienmēr ir punkts, kas norāda, ka ir obligāta publicitāte. Vai tavuprāt netiek pietiekami publicēts un parādīts cilvēkiem, ka šie projekti tiek realizēti par Eiropas Savienības līdzfinansējumu? Ka, nu, teiksim, tavs arguments, es vairākas reizes jau esmu minējis to, ka nezinu cilvēki, jā, es piekrītu, noteikti, ka nezinu, bet vai tev liekas, ka pamaz ir šī publicitāte šiem projektiem? Es domāju, ka pavisam noteikti ir, un arī Eiropas Savienības mājās šobrīd strādā 11 cilvēki, kas ir atbildīgi par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un es nedomāju, ka tie 11 cilvēki ir gana spējīgi, lai paziņotu visai Latvijai par to, ka ir nepieciešams balsot. Un konkrēti, ja mēs runājam par infrastruktūras objektiem, tad es domāju, ka noteikti viņi nav plaši parādīti sabiedrībai par to, ka viņi tādi eksistē, un par to, ka tas ir patiesībā nāk no Eiropas fonda līdzekļiem. Un, nu jā. Nu, pēc šīs diskusijas mēs atkal atgriežamies pie skolas un izglītības, kā tad mūsu jaunā paudze izauga ar šo te Eiropas Savienības pilsonību. Ja? Un vai viņi vispār zina, kad viņi kļūs par Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tad tas, ko es arī domāju pirms nākot šeit, ka informācija par Eiropas Savienību ir fragmentāra un sastāv no projektiem. Projekti ir labi, tas ir viss kārtībā, bet ja mēs gribam kaut ko, kas ir stabili, tad tas ir jāiekļauj kaut kādā jau regularitātē. Jo, piemēram, ja ir viena 12. klase un ir baigi foršais projekts no Eiropas Savienības, un mēs tagad ar to 12. klasi izējām šim cauri, tad nākušā gadā tā 11. klase šajā projektā nepiedalīsies. Jo šis projekts būs noslēdzies un viņam šī iespēja nebūs. Tātad būs viens gads, kurā nebūs šī te informācija vai kaut kādas, man liekas, tā regularitāte, un kā jūs arī teicat, programmā tas nav. Un tā informācijai ir jābūt tādai klātesošai visu laiku. Un tad jau, man liekas, arī mainīsies tā attieksme un tā izpratne par Eiropas Savienību kā tādu. Jā, projekti dod tādu stimulu to darīt tagad. Ja projekts nav, tad var tā gaidīt, un tad jau rīt, un tad parīt, un tad pēc mēnesi. Tad, kad tas projekts ir apstiprināts un nauda ir iedota, tad tagad daram, ir baigi forši, un finansējums beidzās, labi, aizmirstam uz kādu laiciņu. Kādam atkal jāuzraksta projekts. Bet jā, par projektiem runājot un par nākotni runājot, tagad Latvijā ir pašvaldībām tāds digitālais darbs ar jaunatni, tāds projekta konkurss, par ko jāstrādā, ar ko ir jāstrādā ar jauniešiem digitāli un tad ir arī jautājums, kā jūs redzat digitālās platformas un sociālo mediju ietekmi uz Eiropas parlamenta vēlēšanām.
vai tas ietekmē, kā tas ietekmē, vai tas ir labi, kad partijas TikTokā taisa video un popularizē sevi, vai tomēr jāpieturas pie kaut kādiem tradicionālajiem mēdījiem. Jā. Nu pat cik es esmu tā pilsoniski apzinīga, es tā gribētu sev saukt un dēvēt, tad man nav nepieciešams TikTokā skatīties video par Eiropas Savienības vēlēšanām un to nozīmi, kāpēc jāiet uz viņām. Un, tas nāk dabiski un visticamāk arī maniem bērniem un manai pārējai ģimenei, un nu jau arī manam vīram. Jā, kurš ieprecējās, diemžēl, šādā situācijā. Pozitīvā Latvijas sabiedrībai kopumā. Un līdz ar to, ko es gribēju teikt, novērsos no domas. Bet par tām digitālām platformām es vairs neesmu TikTokā kopš dažādiem skandāliem un tā tālāk, tā kā man tā platforma nesasniegs. Bet iespējams kaut kāda daļa jauniešu, es nezinu, te jauniešiem jākomentē, varbūt sasniegs, bet viennozīmīgi arī es izmantoju sociālos mēdījus un tāpat kā ātri nopērku dažreiz nevajadzīgas kurpes, tāpat varbūt arī informācija par Eiropas Savienību un vēlēšanām un par ieguvumiem arī noderētu tur. Tā kā, es domāju, tā ir mūsu nākotne un kāpēc ne? Jā, es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā pastāstīt, kas notiek un kā notiek, bet tajā pašā brīdī cilvēki tukši runā, cilvēki bieži vien izmanto dezinformāciju un visur ir jāiet ar mēru. Sociālās mēdījos sev popularizēt, tas tiešām tagad ir populāri un es to atbalstu dažādos mēros. Es arī, kā piemēram, es sekoju Ivaram Ievam, es ļoti sekoju līdzi informācijai, ko viņš saka, bet šeit tiešām ir jābūt apzinīgiem par to, ko tu skaties, un tāpēc man arī ļoti patīk to, ka tiek aktualizēta informācija par mākslīgo intelektu un par dezinformāciju un kā tieši atmaskot šo visu. Un jā, noteikti tas ir svarīgi, jo tas ir viens no populārākajiem veidiem, kā jaunieši tieši iepazīst šo gan Eiropas vēlēšanas, gan Saeimas vēlēšanas, bet ir jābūt ļoti uzmanīgam, ko tu skaties. Es domāju, tas, ka partijas un deputāti atsevišķi arī reklamējās tieši sociālajos mēdījos, ir diezgan neizbēgami nākotnē, jo pirmkārt tā ir lieliski iespēja par, pieņemsim, arī nelielu summu samērā nosūtīt šo ten ziņu lielai daļai cilvēku, potenciālajiem vēlētājiem, piesaistīt viņu uzmanību, bet, kā jau tika minēts, arī ir jāuzmanās no šiem ten populistiem, kas stāsta lietas, kuras izklausās labi, bet nav realizējams. Es varbūt tādu ašu aptauju vienkārši katrs varētu atbildēt jā vai nē, varētu pateikt, vai jūs uzskatāt, ka TikToks ir pietiekami laba platforma kā līdzdalībai? Vienkārši jā vai nē? Nē. Līdzdalībai? Vai tādā veidā, lai popularizētu, piemēram, kā politikas īņus? Jā vai nē? Nē, tā bija opcija atbildēt jā vai nē. Es tur arī papildinātu. Demokrātiska valsts var atbildēt, kā vēlas. Es teikšu, kā ar visām iespējām. Tā ir lieliski iespēja, bet katrai iespējai ir savs risks. Arī mums ikdienā, pieņemot kaut kādu lēmumu, vienmēr nāk līdz risks. Līdz ar to vienkārši jāsaprot, cik liels ir risks un kā šos riskus mazināt. Protams, ar TikTok platformas īpašnieku palīdzību tas nebūs droši vien iespējams, bet varbūt kaut kādā valsts līmenī kaut ko ietekmēt, varbūt mēs varam platformā tieši. Jā, man būs jāpiekrīt. Jā, es uzskatu, ka tas ir labs veids līdzdalībai, bet ar mēru. Es arī piekrītu, ko viņi pateica. Es teikšu arī jā, bet es laikam teikšu to, ka tā platforma būtu jāpārdod varbūt Eiropas Savienībai. Vai arī jāizveido identiska platforma, tikai kas būtu pēc Eiropas Savienības drošības standartiem par to, ka netiek zakti dati un tam līdzīgi. Un par to, ka viņi tiešām droši, ka mēs tur redzam to informāciju. Un viņa, piemēram, tā, kas būs dezinformācija, viņi tiks nobloķēti. Nevis to, ka viņi vienkārši palaiž un visi viņi redz.
Varbūt jūs esat kādreiz domājuši, vismaz pieaugušie cilvēki, kādas ir dažas no iespējamajām sekām, ja vēlētāju skaits paliek arvien mazāks tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās, uz vēlēšanām neiet? To jau mēs esam redzējuši iepriekšējās vēlēšanās. Tiek ievēlēti tādi cilvēki, kas var savākt ap sevi kaut kādu to noteiktu auditoriju, kas aiziet uz tām vēlēšanām ar pīrāgiem un vēl kaut ko. Un līdz ar to viņi tur tiek, viņi tur skaisti padzīvo un skaisti samaisa gaisu. Es teikšu tā, nediplomātiski, jā. Un tad līdz ar to tā ir tīrākā matemātika. Tā nav man stiprā puse, bet šajā gadījumā to mēs redzam. Un tas ir ļoti bīstam arī demokrātiskai valstī, arī tāds mūsu pašu saimnes vēlēšanās, tas procents, ja, tas ir daudz pa mazu, un te jau ir tā mūsu līdzatbildība, ja, ka maza saujiņa cilvēku, beigās jau mēs tur to demokrātiju vairs nevaram saskatīt, ja, izlēma, kā notiks tālāk. Jā, es laikam piekritīšu, atkal minēšu par tiem populistiem, kad nevajag ticēt, ka 90. bija tas, ka banāns dalīja pirms saimnes vēlēšanām, lai par to partiju balsot, jo tāpēc, ka banāni bija kaut kas eksklusīvs tajā laikā. Un arī, protams, nezinu, tāds pēdējais, kas man prātā nāk piemērs ir par to, ka Daldis Gobzems piedāvāja par katru jaundzimušo vajadzētu 5,000 eiro pabalstu, kas man liekas galīgi absurdi, jo tāpēc, ka cilvēki tad daži kaut kāds konkrēts cilvēku skaits vienkārši ražot tos bērnus, lai dabūtu to 5,000. Un tādā ziņā varbūt vajag apdomāt, par ko tu balso, un tiešām vai tie solījumi ir reāli, un vai viņiem nebūs arī pēc tam sakas, ja tie solījumi tiks ieviest. Jā, jāpiekrīt visam, kas pirms tam ir teikts, bet jāmin arī tas, ka nekā aktīvi varbūt neparādās tā cīņa ar šiem populistiem. Un populisti, kuri spēja savākt ap sevīm to mazo procentu, kas iet vēlēt, viņi māk ietekmēt viņu viedokli, māk ietekmēt to, lai pa viņiem aiziet viņu balss. Un varbūt ir jāpadomā par to, kā mēs varam kopā cīnīties ar šo populismu un parādīt, ka šie solījumi izklausās labi, bet nav realizējami. Es baigi gudri nevaru neko teikt, kā cilvēks, kurš nav vēlējis, bet man šķiet, ka viena no lielajām sakām varētu būt arī emigrācija. Jo mēs vienkārši parādīsim to, kā mūsu politika krītas, un uzreiz cilvēki meklēs veidus, kā izbeigt no šīs sliktās politikas un brauks uz vietām, kur ir, tā teikt, labāka politika. Tā kā, tā ir tiešām ļoti riskanta situācija. Un es ļoti ceru, ka mums palielināsies šis vēlētāju skaits, jo tiešām mēs ietekmējam mūsu valsts un katru balsu skaitās. Un tāpēc ir svarīgi iet un vēlēt. Un, ja cilvēks nevēlēs par to, ko viņš vēlas, tad viņš arī nedabūs to, ko viņš vēlas. Un viņš meklēs kaut kur citur, tur, kur viņš neko nesakot, var dabūt to, ko viņš vēlas. Būtu varbūt interesanti uztaisīt tādu pētījumu par šiem nemigrējušajiem latviešiem, cik daudz viņi pirms tam piedalījās vēlēšanās, lai ietekmētu kaut ko savā labā. Un cik daudz ir vienkārši aizbraukuši prom ar to, ka tur jau nekas nenotiek, bet viņi neko paši nav ietekmējuši. Tad arī par vēlēšanu ir tāda iniciatīva vai kampaņa Vote 16. Tad balsot no 16 gadu vecuma, vai ir par to dzirdēts? To es dzirdēju, par to debatēju, to mēs apspriedīsim pēc pārējos sarunas, vai pārējie kaut ko tādu ir dzirdējuši. Un kāds ir jūsu viedoklis? Labi, slikti, vajag mums balsot no 18 gadiem, varbūt vajag balsot no 16, varbūt no 8, iepriekšējā diskusijā bija Vote 8, varbūt vajag Vote 25. Kāds ir jūsu uzskats? No kāda vecuma balsu? Jā, mums kā reiz šodien aizgāja par to diskusiju, par to, ka Ģete iepriekšējā runātāja teica par to, ka vajadzētu no 16 atļaut. Es tomēr iestāšos kategoriski pret tā, jo šodien bija tam liecinieks, ka cilvēki nāca balsot, un viņi pat nezina, kā aizpildīt biļetenu, viņi pat nezina nevienu politisko partijas kandidātu. Labi, ir varbūt kāda
meitene atnāca un pateica progresīvie, kas man jau ļoti patīkami pārsteidza šajā gadījumā, bet es domāju, ka arī ka kopumā varbūt mēs vēl neesam gatavi tam, un varbūt tiešām ir no sākuma jāsāk ar skolu par to, kad jāatgriež politika kā priekšmets, un arī par to, ka patiesībā tu pati man šodien teici, ka smadzenes beidz attīstīties tikai 25 gados, kaut kas tāds, jā. Viņas jau attīstās visu laiku, Viņas attīstās visu laiku, bet nobriest, kad mums tāda tiešām loģiskā domāšana parādās ir no 25 gadu vecuma, un tad tā varbūt pat no 25 gadu vecuma vajadzētu tikai ļaut balsot, bet, labāk nē. Jā, mans viedoklis arī ir tas, ka pagaidām no 18 tas ir tas optimālais, un kāpēc ne no 16, jo es zinu ļoti daudz jauniešu, kurus savos 16 ir tiešām ļoti gudri, un tomēr ģimnāzijā mēs saskaramies ar tādiem daudz jauniešiem, un man prieks par to, bet tā ir tikai daļa no Latvijas sabiedrības, un, diemžēl lielākā daļa nav tik politiski izglītoti jaunieši. Ja? Un, tā kā es arī teicu, ja šis mācību priekšmets nav un sociālās zinībās 9. klasē, mēs pieskaramies tam, var pieskarties vairāk, var mazāk mācību stundās, un līdz ar to man arī nerada tāda pārliecība, un otrs ir par ietekmēšanu. Jo mēs zinām, 16 gados, vispār jaunieši ir tā auditorija, kuras ir viegli ietekmēt. Vai tur nebūs tie izaicinājumi šajā jomā arī? Jā, es arī piekritīšu, ka no 16 laikam tomēr būtu pāragri balsot, jo pirmkārt, nav izveidojies tas politiskais uzskats, manuprāt, tādā vecumā, un tas arī, ka ļoti viegli var ietekmēt jauniešu viedokli, sagrozīt galvas. Es tāpat arī domāju, ka teiksim, slēngā prikola pēc jaunieši dotos nobalsot par kaut ko, kas viņiem liktos vienkārši interesants. Un iespējams kāds no šīs partijas vai deputātiem tikt ievēlēts tikai tāpēc, ka viņš spēja uzrunāt jauniešus ar kaut ko pavisam traku, kaut kādu traku ideju, un visi aizgāja nobalsot, un tikai tāpēc viņš tur ir ticis. Bet man izskrēja no galvas, ko es vēl gribēju teikt. Jā, es gribēju teikt, skatoties no otras puses, es esmu iekritis Instagram algoritmā, un man rādās Latvijas attīstībai reklāmas tekoši, un tur tieši Ivars Ievs teica, ka, ja būtu iespēja balsot no 16, tad varbūt tās visas partijas vairāk pievērst uzmanību jauniešu problēmām. Teiksim tāds koks diviem galiem, bet es svaros uz to, ka nē, no 16 nē. Es domāju, ka jāizsakās vēl ir... Tev vēl jāizstākās, un tad Elza varēs nobeigt, kurš tad uzvarēja debatēs, un kurš tad ir tas gala lēmums? Par vēlēšanām 16. es īsti nezinu, bet piekritu, ka tas arī nav baigi labi. Bet varbūt, ja grib īstenot, tad vajag tiem 16-gadīgiem piedāvāt varbūt aizpildīt kaut kādu basic IQ testu. Tieši tā. Jā. Jā. Ļoti īstenojams praktisks idejas no tā nāk. Jā, arī dzirdēju, ka nevis Eiropa, bet Amerika grib pieļaut balsot cilvēkiem, kuriem ir vispārīga, high school diploma, tas kā mums, vidusskolas izglītība vismaz. Un ja nav, tad nedrīkst balsot, jā? Jā. Un ja nav vai high school diploma vai basic IQ test, tad arī nevar balsot, jo viņam arī tā, ka mums liekas, ka cilvēki ej un vienkārši nobalso. Domā, kā, ko es eju nobalsoju, un mana balss viena balss neko neizdarīs. Izdarīs gan, sanāk tā, ka izdara gan. Es teikšu tā, ka es neesmu pret. Jo es esmu dzirdējusi gan argumentus pret, gan argumentus par. Un, lai gan es laikam vairāk nosliedzos uz par pusi, tomēr ir šie faktori. Jā, ir jaunieši, kur neinteresējas par politiku vispār. Jā, ir jaunieši, kur pateiks,
vēlēšana nav obligāti, es nevēlēšu, ir jaunieši, kur aizies prikol pēc. Bet man šķiet, ka jaunieši arī mūsdienās ir atvērtāki, un viņi ir tieši tie, kur vēlas, lai viņu viedoklis ir dzirdēts. Un man šķiet, ka tieši ļoti daudz jaunieši vēlētos un iet un pateikt, ko viņi grib. Un varbūt arī pat nevajag ļaut viņiem tieši vēlēt, bet varbūt vajadzētu veidot vairāk vienkārši kampaņas vai kaut kādas pasākums, kur tieši tā kā arī kā bija, es atceros, laikam, 2 gadus atpakaļ vai gadu atpakaļ bija kafija ar politiķiem šeit pat jauniešu mājā, kur mēs varējām izpaust, uzdot jebkāds jautājums, kāda mums bija. Šādi pasākumi arī ir ļoti labi, kur arī demokrātiem es šeit, ka palīdzētu. Nav obligāti jāļauj iet vēlēt no 16 gadiem. Galvenais, lai tiešām uzklausa mūsu jauniešus, bet tas viens arguments, kurš man tiešām nepatīk, ir tas, ka jaunieši sociālajās mēdījos ir viegli ietekmējami, jo no 16 gadu vecuma man šķiet, ka jaunieši ir daudz atbildīgāki un daudz gudrāki un daudz vieglāk atklāja dezinformāciju un visu šo samākslāto informāciju, jo arī, kā tik pieminēts debatēs, ir šīs omītes Facebookā, kuras ticēs jebkam, ko viņā pasaka, un viņš pateiks, es to dzirdēju tur un tur, es to dzirdēju tur un tur. Tikmēr jaunieši nedaudz vairāk laikam izsacina to informāciju, kuras zinām. Protams, es nevaru runāt par visiem jauniešiem, bet tas ir tas, ar ko es vairāk saskaros mūsdienās. Tā kā es teikšu tā, es neesmu pret, bet ir jāizsacina, kurā brīdī mēs būsim gatavi par. Un kura komanda debatēs vinnēja? Uzvarēja? Nu, mums tāds oficiāls rezultāts nebija beigās. Skolotāji tomēr vairāk noslēdzās opozīcijas pusē, bet tur mēs arī ļoti izskatījām tehniski, teorētiski, kāpēc viņiem būtu uzvara. Tomēr mūsu laikskaitītājs noslēdzās valdības pusē, tā kā šo mēs izsacināsim, un varbūt būs precīzāk rezultāti kaut kad vēlāk. Ļoti interesanti, un beigās ir neizšķirts. Tik cik cilvēki, tik viedokļi, jo tas būtu tikai loģiski, jūs bijāt 3-3. Un novērotāji bija 2, tā ka 4-4 varētu sanākt, vai ne? Jā. Es domāju, ka mēs esam ļoti forši parunājuši. Ka mēs esam kaut ko noskaidrojuši. Man radās tāda atziņa, ka varbūt vēlēšanu procesu nevajag saistīt ar politiku. Jo jūs minējāt par to, ka tu jau vēli par to, ko tu vēlies, tu balso par partiju, kas atbilst tavām vēlmēm, ideoloģijai un tā tālāk, ka to nevajadzētu saistīt ar politiku, jo tas vārds politika ļoti daudz atbiedē. Un varbūt, kad varam izdomāt kādu kopīgu vārdu, kā to aizstāt. Bet varbūt ne šajā reizē, bet šajā reizē ieteikumus topošajiem 18-gadniekiem, topošajiem vēlētājiem, kāpēc iet, vai kāpēc varbūt neiet, bet es saprotu, ka visi saka, ka iet uz vēlēšanām. Kāds ieteikums, novēlējums uz izskaņas. Es teikšu to ierasto. Tas ir pilsoņu pienākums, un tā ir mūsu privilēģija, un tā ir, tas pienākums ir jāizpilda. Punkts. Šajā gadījumā laikam citēšu Raini, pastāvēs tas, kas mainīsies. Un, lai mēs mainītos, mums ir jādodās balsot, un tava balss ir nozīmīga. Neļauj citiem domāt par to, ka tas nav nozīmīgi, un neļauj ietekmēt citiem tavu viedokli, jo tu esi pats. Es teikšu īsi un konkrēti, ejiet un balsojiet, ejiet un interesējieties, un ejiet un esiet aktīvi. Jo tas ir viss, kas jums ir jāizdara, lai jūs būtu līdzdarbīgi visās šādās jautājumos, un lai jūsu balss būtu sadzirdēta. Jā, es teikšu, izziniet, uzziniet, jo zināšanas ir tas, ko jums nevar atņemt, un padomājiet par to, cik daudz jums ir šādu
pilsoņu pienākumi. Cik viņi tādi vispār ir? Tā kā, manuprāt, viņi nav daudz, tāpēc piedalīties vēlēšanās ir tavs pilsoņu pienākums, un tas tev ir jāpilda. Es arī pateikšu īsi un konkrēti. Vēlēšanas ir kā matemātika, vajag visu laiku domāt. Es gribēju arī popularizēt mūsu sadarbības partnerus vai citu jauniešu organizāciju Liepājā, U+, kur ir izgatavojuši jaunā vēlētāja rokas grāmatu, vai viss ir slikti, kurā viņi ir ļoti labā valodā apkopojuši, kā balsot, kā tas ir jādara, kā ir plusiņi jāvēl, kā ir jāizsvītro kāds, un kāpēc tas ir jādara. Un saprotamā valodā ir diezgan izskaidrots. Šos bukletus var saņemt, paņemt Ventspils jauniešu mājā. Es domāju, ka viņi ir visur citur Latvijā arī, jo U+ ir ļoti par demokrātiju. Viņi tad atvērti jauniešu apvienību, kas iestājas par demokrātiskām vērtībām. Un jā, paldies par sarunu, bija forši, dažas atziņas tieši tās pašas kā no iepriekšējiem vēlētājiem, kas ne vēlētājiem, bet runātājiem un arī vēlētājiem, kas apstiprina tikai to, ka, lai cik mēs esam dažādi, mūsu vērtības tomēr ir līdzīgas par brīvību, par drošību, par iespējām. Un es ļoti ceru, ka vēlētāju skaits šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs lielāks nekā pagājušajā gadā. Un šī aktivitāte tikai pieaugs, un es domāju, ka mēs šo pasākumu varam nobeigt.